Es neesmu pārāk talantīgs. Es vienkārši esmu neprātīgi zinātkārs. Tā 1952. gadā teica Alberts Einsteins, un tā šodien jums saku es. Ministra kungs, domas priekšsēdētāja kungs, skolotāji, skolu darboņi, bet laikam tā kā mēs esam Cēsīs, vispareizākais vārds būtu Latvijas izglītības sistēmas bruņinieki. Tas jums patikās, vai ne? Prieks, ka jūs tā reaģējat, jo tas, manuprāt, ir vispareizākais termins, kā jūs uzrunāt šeit, šajā burvīgajā pilsētā, un to es jums saku ne tikai kā Edgars, šī pasākuma moderators, bet kā Edgars ļoti lepns cēsinieks. Un tāpēc man ir liels prieks, ka pateicoties šim notikumam, mums ir iespēja satikties šeit Cēsīs, manā dzimtajā pilsētā, kur vēl joprojām ir mana pirmā un vismīļākā skola, pilsētā, kur es izglītojos arī Pilsdrupās, un šeit agrāk stāvošā kultūras centra dēļ skatuves arī bija mana izglītība un mana skola. Un Cēsīs daudz, kas ir šajā laikā mainījies. Par to jāsaka paldies ir cilvēkam, kuru arī vienmēr ir liels un patiesi prieks satikt. Cilvēkam, kurš ir šī pasākuma simboliskais namatēvs. Cēsu novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Labdien! Kā jūs? Tas ir spēks. Prieks jūs redzēt visus Cēsīs. Cik no jums ir bijuši koncertzālē? Daudz, bet acīm redzot, tas ir bijis labs iemesls jums atbraukt Cēsīm un būt šī lieliskajā vietā, kas mūs pēdējos gadus priecē ļoti, ļoti. Un tāpēc es gribu teikt lielu paldies organizatoriem, kas ir pirmo reizi uzdrošinājušies šo konferenci rīkot ārpus Rīgas. Un man liekas, tā ir laba tradīcija, ko varētu nest arī uz priekšu. Jo mums tak ir arī Rēzeknē, Liepājā koncertzāles, un droši vien, ka daudziem pedagogiem tā ir laba iespēja. Un daudziem pedagogiem tā ir laba iespēja pavadīt ceļā daudz stundas, izrunāt tās lietas, kas ir runājams, un gan jau, kad arī atpakaļ ceļā ir kaut kādas iespējas, kā izpildīt laiku. Vai ne? Nu jā. Man ir prieks, ka šodien jūs ne tikai strādāsiet, bet arī atpūtīsieties. Un konferences noslēgumā jums būs skaists koncerts, un pēc manas informācijas apmēram 100 konferences dalībnieki paliks pa nakti. Un rītā ir bezmaksas ekskursijas pa Pilsdrupām, pa pili. Un es ceru, ka no tie 100 kāds arī aizies uz ekskursiju. Katrā ziņā mēs jūs gaidīsim arī rītā pilsētā, Pilsdrupās, pilī un tā tālāk. Es vakar paskatījos darba kārtību. Interesanti. Es tādā hobija līmenī Vidzemes augstskolā mazliet piestrādāju jau 15. gadu. Un daudz no tām tēmām, ko jūs šodien runāsat, kā noturēt uzmanību, kā izmantot tehnoloģijas, man arī liktos ļoti svarīgs. Bet mums šodien ir ļoti īpašs viesis ministra kungs, un tāpēc man ir daudz ko viņam rādīt, stāstīt, pārliecināt par nākotnes skaistajām iecerēm. Es noteikti noskatīšos konferenci ierakstā. Tāda iespēja būs, vai ne? Jā, labi. Labi, šogad mums ir 810 gadi vasarā, aicinam jūs ciemos. Šogad mums ir festivāls Lampa jūlija sākumā, aicinam ciemos. Šogad mums ir mākslas festivālam 10 gadu jubilē, aicinam ciemos. Šogad mums ir kopā ar Valmieru sporta olimpiādu, aicinam ciemos. Apaļjubilē arī Imantam Kalniņam, aicinam ciemos. Un daudz citu pasākumu, tā kā mēs jūs gribētu arī Cēsīs ieraudzīt ārpus darba laiku. Priecīgus, smaidīgus un vienmēr garā spēcīgus. Lai jums šī diena ražīga, izdevusies un arī neaizmirstat par atpūtu. Bet šī dāvaniņa ir tiešām paldies organizatoriem par to, ka viņi uzdrošinājās rīkot Cēsīs. Droši vien viņiem tas ir liels pārbaudījums, tāpēc maisiņā arī ir bezalkoholiskais vīns. Lai izdodas!
Ziniet, tā ir liela māksla vienā tik īsā runā aptvērt daudzus un tik dažādus tēmas un, pieņemsim, tautsaimniecību, kurai Jānis pieskārās par jūsu nakts palikšanu. Reklāma, bija arī reklāmas pauze mums. Tā ir liela māksla, un to mūsu domas priekšsēdētājs vienmēr ir pratis. Bet vēl viena lieta, ko viņš spēja jūs sasmīdināt, un tas ir labi, jo šis pasākums nav oficiāls. Tagad jūs varat izlaist to gaisu, ko jūs bijāt ievilkuši plaušās. Šis pasākums nav oficiāls, bet, šeit uzreiz sakos, bet tas nenozīmē, ka viņš nav svarīgs. Pasākums ir svarīgs, un svarīgos pasākumos parasti runā svarīgi cilvēki. Tāpēc liels gods aicināt uz šīs skatuves Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski. Daudz to bruņinieku. Sveicināti bruņinieki! Nu, kā saka, ar vairogu vai uz tā, parasti jau ir bijis uz tā, bet gribētos ar vairogu. Un es domāju, ka šī konference ir labs instruments, lai dotu tās vadlīnijas, kā to vairogu saglabāt rokā un kā mūsu izglītības sistēmu virzīt uz tās galveno mērķi. Un es tagad pateikšu, man te runa sagatavota, es to nelasīšu. Jo, paldies Dievam, es uzzināju, ka šis nav oficiāls pasākums, tāpēc es drīkstu runāt, tā kā es pats domāju. Un kas ir mūsu izglītības sistēmas mērķis? Tūlīt jūs smiesities. Laimīgs cilvēks. Nesmējas. Tātad paši nelaimīgi. Un vai laimīgu cilvēku var izaudzināt nelaimīgs pedagogs? Protams, ka nevar. Tātad laimīgs pedagogs, mīļie kolēģi, nav mans mērķis. Tas ir mans instruments, lai mērķi sasniegtu. Un noteikti visi, kas ir fizikas skolotāji, ir demonstrējuši bērniem eksperimentu, kur tiek nobērtas uz kādas virsmas dzelzs skaidiņas, un tad, pieliekot magnētu, tās visas skaisti sakārtojas atbilstoši magnētiskā laukspēka līnijām. Mums ir vajadzīga sakārtot izglītības sistēmu. Mēs varam to darīt tā ar irbulīti bakstot katru skaidiņu un mēģinot to nolikt pareizā vietā. Bet man liekas, ka īstā metode ir iedot šīs spēka līnijas. Un, jūs jau ļoti labi zināt, ka tas vienīgais spēka instruments, atskaitot sīkas skaitinošas instrukcijas, ko Izglītības zinātnes ministrija izlaiž, tas vienīgais spēka instruments ir finansējums. Un tāpēc mēs nonākam pie tā pirmā darāmā darba, kas ir pedagoga algu modelis. Es jums nestāstīšu, kāds tas ir, jo to man aizliedza kolēģi stāstīt, bet to jūs drīz redzēsit. Bet tas galvenais ir iedot pedagogam visus instrumentus, tai skaitā finansiālo, tai skaitā šo brīnišķo instrumentu e-klase, par kuru jūs noteikti zināt vairāk nekā es, lai darītu šo darbu labi, veiksmīgi un ar rezultātu. Un es jums nolasīšu nedaudz, tas būs nedaudz plaģiāts, tas būs nedaudz viltojums, bet es jums nolasīšu vienu rindkopu, un tad es lūkšu uzminēt, no kurienes tas ir. Izglītības sistēma ir dibināta pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības izglītības sistēmas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība. No kurienes tas ir? Nē, es pārfrāzēju Eiropas Savienības dibināšanas līguma 1. pantu, ieliekot Eiropas Savienības vietā izglītības sistēmu. Bet tās ir tās mūsu vērtības, uz ko mums ir jātiecas un kas ir patiesībā galvenais, ko līdz ar zināšanām un prasmēm un, kā jūs zināt, kompetencēs balstītu izglītības saturu, ko mēs iedodam mūsu jauniešiem. Un
mums ir vajadzīga izcilība, un mums ir vajadzīga izcilība izglītībā. Mums ir vajadzīgs vairāk Danu Narvaišu. Un paldies Cēsīm, kas ir šo talantu un šo misijas apziņu izauklējušas. Un, mīļie kolēģi, es nevaru nerunāt par to, kam es savā dzīvē esmu profesionāli gatavojies un ar ko es esmu nodarbojies, proti par matemātiku. Un katrā sistēmā ir vajadzīga stabilitāte. Un stabilitāte nenozīmē sastingumu, bet tīri matemātiski stabilitāte nozīmē, ka uz nelielām parametru izmaiņām dinamiskā sistēma un izglītība ir dinamiska sistēma, atbild ar nelielām un saprotamām izmaiņām gala rezultātā. Mūsu sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta un daudzveidīga, un stabilitāte ir tas, kas ir nepieciešams, lai sistēma pati attīstītos, pati sevi uzturētu, un, mīļie skolotāji, jūsu rokās ir visas šīs lietas. Mūsu uzdevums, es domāju, Vaļņu ielā Rīgā, ir tikai rast pateikt paldies izcilniekiem un nodrošināt to, lai pedagoga profesija ir vilinoša ne tikai no savas misijas apziņas viedokļa, bet arī no finanšu viedokļa. Un, mīļie draugi, uz to mēs arī strādāsim. Es gribu novēlēt ļoti ražīgu konferenci. Es sapratu, ka no iepriekš teiktā, ka šeit mums ir divpartiju sistēma. Tas labāk skanēs angliski. Party all the day and party all the night. Un es jums novēlu veiksmi abās šajās partijās. Ražīgu darbu! Paldies, ministra kungs! Un es domāju, ka Brisele uz šo plaģiātu acis pievērs. Skaisti teiks. Ziniet, es arī, ticiet vai ne, bet es arī esmu mācījies skolā. Turklāt šeit zālē ir vismaz 3 cilvēki, kas man neļaus samelot. Un tad, kad es mācījos skolā, man ļoti patika lasīt grāmatas. Man grāmatās mīļākā daļa vienmēr bija saturs. Tāpēc, ka to varēja visātrāk un visvieglāk izlasīt. Saturs ir svarīgs, nenoliedzami, tāpēc vārds Valsts izglītības satura centra vadītājam Guntaram Catlakam. Labdien! Arī man ir liels prieks uzrunāt jūs šodien tik kuplā skaitā šeit, šajā vietā, šajā telpā un šajā pasākumā, kā ir rakstīts E-klase. Bet man ir vēl lielāks prieks, ka šī nav E-konference, ka joprojām arī runājot un domājot un strādājot E-vidē, E-risinājumos, E-izglītībā, arvien vairāk un vairāk, mēs joprojām redzam, jūtam šo vajadzību un nepieciešamību tikties kopā, runāt vienam ar otru, kā cilvēkiem. Jo cilvēki laikam izglītības sistēmā ir un paliks vienmēr, vismaz tā ir mana cerība. Kā jau pieteicējs minēja, izglītības saturs ir svarīgs un izglītības saturs ir ļoti cieši saistīts ar E-klasi un E-mācību vidu un arvien vairāk saistīts. Ja mēs padomājam šobrīd par saviem skolēniem, ar kuriem mēs strādājam, pamatskolniekiem, tiem, kas ir sākuši iet skolā, kas ir pirmajās klasēs, lielākā viņu daļa, visticamāk, sasniegs šī gadsimta beigas savā dzīvē. Viņi būs pilsoņi, uzņēmēji, politiķi, darbinieki, skolotāji paši šī gadsimta 40., 50., 60. gados. Viņi saskarsies ar problēmām, risinājumiem un tehnoloģijām, kuras mēs nezinām šobrīd. Viņi dzīvos situācijā pēc interneta. Mēs nezinām, kas būs pēc interneta. Viņi dzīvos un strādās situācijā droši vien, kurā realitāte būs mākslīgais intelekts. Mēs nezinām, kas tas būs un kā tas izskatīsies, kā tas mūs ietekmēs. Līdz ar to faktiski tas, kam mēs viņus gatavojam šodien, ir nezināmā nākotne. Un tāpēc droši vien ir ļoti dziļa un pamatota jēga, tad, kad mēs runājam par mūža izglītību, kā faktiski izglītības sistēmas galveno kompetenci vai galveno mērķi, ko mēs gribam iemācīt. Šajā ziņā E-klase savā veidā ir ļoti labs piemērs par to, kā nākotne ienāk mūsu tagadnē. E-klasei ir samērā nesen
veidots pamats, tā nav tik sena vēl, bet šobrīd jau mēs to pieņemam kā realitāti. Tas tā vēl nebija pirms gadiem 10. Uzsākot kompetenci pieeju, par ko ministra kungs jau minēja, mēs ļoti lielu uzmanību pievērsīsim digitālajām un mediju prasmēm. Jo šīs kompetences, kuras ir caurvīja kompetences, kuras caurvīja visu mācību saturu, visu mācību priekšmetus, mūsuprāt šobrīd vislielākajā mērā atbild uz šo jautājumu, kādā veidā, ar ko mums būtu jāgatavo mūsu skolēnu nākotnes dzīvei. Es gribētu novēlēt visiem konferences dalībniekiem ļoti radošu, aktīvu darbu šodien, ļoti radošu, aktīvu darbu savās mācību iestādēs un skolās nākotnē. Un gribētu cerēt un minēt, ka tiekoties nākošgad, nākošajās reizēs, mēs jau varēsim apspriest daudz konkrētākus risinājumus, ko mēs no savas puses piedāvāsim kompetenci pieejas ieviešanā. Tāpēc novēlu visiem ļoti radošu darba dienu un ceru tikties ar jums gan šodien vēlākajās sesijās sarunās, gan arī nākotnē turpmāk. Paldies par uzmanību! Šķiet, ka Catlakunga hobijs varētu būt futurologs. Un viņš piesārās ļoti daudziem un svarīgiem vārdiem un minot tieši šo vārdu radošums. Jūs paši ļoti labi zinat, lielākā daļa no profesijām pašlaik, kas Latvijā ir pieprasīts pirms 20 gadiem, nemaz neeksistēja. Tāpēc tiešām tas, ko jūs darat, ir gatavojat šos te bērnus tam lielajam nezināmajam. Kāds tas būs? Varbūt mums to spēs nedaudz ieskicēt nākamais runātājs un cilvēks, bez kura jūs visi šodien nebūtu šeit. Cilvēks, kurš ir šī pasākuma faktiskais un praktiskais namatēvs. E-klases vadītājs Jānis Kaģis. Labrīt visiem, kurus vēl neesmu redzējis šorīt un sasveicinājies. Labrīt! Iepriekšējie runātāji sarunāja tik daudz augstas matērijas, ka es mēģināšu jūs tā kā bišķi jau tā kā pie zemes nolaist lejā, pa balkonu laikam nē. Bet, protams, kā novada mērs atzīmēja, šī tiešām bija, laikam ir arī tā mūsu pirmā lielā uzdrīkstēšanās laust stereotipus un iziet ārpus Rīgas. Mums, protams, bija, mēs ar trīcošu sirdi to sākām pasākumu organizēt, jo mums bija bail. Ja neatbrauks, atnāks tikai cēsinieki, piemēram. Varbūt vēl kāds no Valmieras varbūt atbrauks, ja. Bet prieks redzēt, ka tā nav. Un mums tiešām ir ideja un doma varbūt nākošos gados noriskēt tiešām varbūt ar Goru, varbūt ar Liepājas Dzintaru. Pa to laiku, kas zina, varbūt uzbūvēs vēl kaut ko interesantu. Piemēram, Ventspilī, cik es zinu, ir plāni taisīt jaunu lielo filharmoniju. Tā kā dzīvosim, redzēsim. Bet par E-klasi, mūsu vīziju, misiju, ko es gribēju piebilst pie tā, ko teica iepriekšējie runātāji. Es gribu visā nopietnībā apliecināt to, ka mēs kā savu misiju nekādā gadījumā neuztveram, ka tehnoloģijas, tanī skaitā E-klase, varētu būt kaut kas tāds, kas nostātos starp jums pedagogiem un skolēniem. Mūsu izpratnē tas būtu pilnīgi nepieļaujami, jo arī, kā ministra kungs teica, un Catla kungs teica, ka tas tiešais kontakts ir tas svarīgākais, kas vispār ļauj nodot zināšanas no paaudzes paaudzē. Mūsu misija ir, mūsu misija ir likt tehnoloģijām strādāt jūsu labā. Un tikai tajās funkcijās, kuras varētu uzskatīt par palīgu funkcijām pedagoģiskajā procesā. Tātad pirmkārt tās ir visas iespējamās uzskaites, atskaites,
informācijas nodošana ātrā, ērtā veidā. Tanī skaitā, par ko arī Catlaka kungs runāja, kas ir mūsu nākošais lielais izaicinājums, ir šī te digitālā mācību satura plūsmas nodrošināšana. Un tas ir viens no tiem lielajiem darbiem, ar kuriem mēs arī nākotnē strādāsim. Bet, lai nedaudz ieskicētu vispār, kā mēs saprotam E-klases vietu pēc šiem te, jau es teiktu, man liekas, jau 11 vai 12 gadiem, kopš mēs vispār esam, un ko mēs gribam panākt nākotnē, tad es gribētu teikt, ka mēs pašlaik esam laikam uzsākuši tādu jaunu, kvalitatīvu jaunu attīstības fāzi, kur mēs esam sapratuši, ka tā vienkārši uz dullo kaut ko darīt, tāpēc, ka mums pašiem tā liekas, ka tā vajag, tas laiks laikam ir beidzies, jo visu, ko mēs mācējām, tā paši un sapratām, mēs izdarījām. Un tagad mēs tam jautājumam esam ķērušies klāt tā nopietni ar kārtīgu teorētisko pamatojumu. Mēs tātad pētam vajadzības, pētam problēmas, izkristalizējam ārā, kas tad ir tās pamatlietas, kas ir vajadzīgas, pēc tam pētam problēmas, kuras ir jāatrisina, lai šīs te pamatvajadzības un augstākās prioritātes lietas atrisinātu, un tikai tad ķeramies pie realizācijas. No vienas puses, jā, tas samazina mūsu ātrumu attīstībā, bet tas palielina pirmkārt kvalitāti, un otrkārt, kas savu laiku arī priekš manis bija atklājums, ka pārāk liels attīstības ātrums ir kaitīgs, jo ir taču ieradums. Jūs droši vien būtu dusmīgi, ja jūs katru dienu atverot E-klasi, viņu nepazītu. Ka atkal viss ir pilnīgi savādāk. Ja? Ir vajadzīga stabilitāte. Un runājot par tiem lielākajiem izaicinājumiem, no vienas puses ir tā, ka tehnoloģijas mainās vienkārši galvu reibinošā ātrumā. Ja? Ir pat, teiksim, līdz tādam absurdam, ka noskatos vislabāko jaunāko telefonu, aizēju nopērku, atnāku mājās, ziņās skatos vakarā, ka šitais modelis jau ir pilnīgs, atvainojos par izteicienu mēsls, viņš ir jāmet ārā. Visa nauda vējā. Bet tas lielais jautājums ir, kā panākt, lai tehnoloģijas kalpo mums, nevis mēs kalpojam tehnoloģijām. Citiem vārdiem sakot, lai mēs nepaliktu par tehnoloģiju vergiem. Ja mēs paskatāmies uz jauno paudzi, kuri ļoti bieži jūs pat vairāk, kā skolotāji, vairāk kā es kā tēcis to redzu, ka jaunatnē ir tāda tendence starpbrīžos tā kā zvirbuļiem sēdēt uz palodzēm un kaut ko tur bakstītajos savos telefonos, kaut gan sausā atlikuma, ja tā var izteikties, no tām viņu darbībām nav pilnīgi nekāda. Tas ir zemē nomests laiks un veselība. Un tad lūk, tas, kas mums visiem kopā ir jāizdara, mums ir jāsaprot, kas tad īsti ir tas, ko mums tiešām vajag no tām tehnoloģijām. Un šeit, protams, ir liela daļa darba jāuzņemās mums, kā procesa iniciatoriem, jums, kā vērtētājiem, gan ieceru vērtētājiem, gan arī realizāciju vērtētājiem. Un trešā svarīgākā lieta, ko es gribēju minēt, kas attiecās arī uz ministriju un uz VISC, tā ir normatīvā bāze. Tas, ko es esmu novērojis, ka, diemžēl, normatīvā bāze mums atpaliek no tā visa, kas notiek dzīvē. Jeb vienkāršiem vārdiem sakot, mums lielākā daļa normatīvās bāzes joprojām ir rakstīta priekš papīru dokumentācijas aprites. Un te es lūkšu, protams, arī palīdzību no ministrijas un no visus šos jautājumus risināt, bet tātad tas uzstādījums uz attīstību mums ir šāds. Un ja mēs runājam par reālām lietām, kam mēs esam pieķērušies, tad viena lieta, ko es gribētu pačukstēt, ka mēs pilnīgi kardināli
pārtaisam skolēnu un vecāku pieeju sistēmai. Ļoti ceram, ka mēs izkasīsimies tautas valodā runājot uz septembra sākumu. Jūsu interesējošā pakalpojuma daļā mēs pašlaik esam tajā stadijā, ka ceru, ka ļoti daudz no jums pamanīja, mēs veicām pētījumus. Tagad mēs esam tajā brīdī, kad mēs mēģinām saprast, ko tas viss nozīmē, ko jūs esat mums pateikuši. Un tagad taisam sarakstu no tām svarīgākajām lietām un virzīsim tās uz priekšu, cik ātri vien varēsim. Un tāpēc lūdzu, ja jūs redzat sistēmā kādus aicinājumus no mums, lūdzu kaut ko vērtēt, lūdzu kaut ko pateikt. Nav obligāti kaut ko labu, drīkst arī kritiskas lietas teikt. Tad nepalaidiet garām šo iespēju, jo tas ir tieši tāpat kā ar vēlēšanām. Ka valdība drīkst kritizēt tikai tad, ja tu esi piedalījies vēlēšanās. Bet labi, es laikam beigšu runāt, vai ne? Nu labi, tad cik vēl 2 stundas var, ja? Nu tad tā. Labi, es jokoju. Īsumā es tātad došu vārdu atkal pasākumu vadītājam un novēlu tiešām jums radošu šo te darba daļu. Neaizmirstiet, protams, arī satikt visus savus kolēģus, kurus jūs neesat kādu laiku redzējuši izpļāpāties. Un pēc tam koncerts. Paldies pagaidām. Paldies, Kaļkungs. Svarīgas tēmas mēs šeit šodien aprunājam un apspriežam. Un patiesībā ar šiem te vārdiem no viņa puses arī tā neoficiālā pasākuma oficiālā daļa ir beigusies. Tagad sāksies tā svarīgākā daļa. Tagad sāksies darbs, jo gal galā mēs visi, arī es, uz šejienu uz Cēsīm esmu atbraucis strādāt. Es nezinu, kā jums, bet man vecums to jau atļauj un liek darīt. Un es jūtos relatīvi vecs tad, kad es atbraucu uz Cēsīm. Jo īpaši tad, kad es atbraucu uz Cēsīm, un jūs varat smieties, bet patiesībā tā nav, jo jūs zināt, kas ir vecuma mēraukla manā skatījumā. Manā skatījumā vecuma mēraukla ir brīdis, un to es pieņēmu tad, kad es biju mazs puika, man veci cilvēki likās tie, kas man nāca un teica, manā laikā jau tā nebija. Tas nozīmē, ka tas cilvēks ir vecs. Un tagad es atbraucu uz Cēsīm, es satieku savu mazo māsu, savu mazo brāli, un ziniet, kas man ir jāsaka? Tā tiešām ir, jo manā laikā tā nebija. Manā laikā, tad, kad es gribēju vakarā ar draugiem aiziet uzspēlēt basketbolu, es nerakstīju viņiem WhatsAppā ziņu. Mēs to ripuli griezām. Un tāpēc pie tiem draugiem, kuriem telefonā bija daudz devītnieku un nulītes, tiem tu daudz retāk satīkies, jo bija slinkums griezt, kamēr atgriežās atpakaļ. Satikās ar tiem, kuriem bija sāk numuri. Un manā laikā, tad, kad vecākiem gribējās nedaudz atpūsties no bērniem, viņi viņiem nedeva iPad, viņi iedeva aplikācijas papīru. Un vēl manā laikā, kas bija pats labākais, ka manā laikā visas problēmas ar atzīmēm un ar piezīmēm varēja atrisināt baltais korektors. Tā bija manā laikā. Tas bija laiks pirms E-klases. Jo, cik es saprotu, tagad ar balto korektoru, tur uz ekrāna var mēģināt kaut ko, bet neveiksmīgi. Tas ir cits gadsimts, un kā jau kungi pieminēja, mēs dzīvojam E-gadsimtā, un to es arī redzu no savas pirmās skolas, jo tad, kad es viņā mācījos, es pat nezināju, kas ir internets, tagad viņai ir savu mājaslapa. Un es pieļauju arī, ka daudzus no jūsu šeit pārstāvētajām mācību un izglītības iestādēm, kad arī jūs tvītojat noteikti un šērojat, vai ne, un jūs dzīvojat e-vidē. Un tas ir tikai un vienīgi normāli. Un tas pat ir, ja var lietot tādu vārdu, tas ir forši. Tas ir vajadzīgi, tas ir interesanti. Un tas ir tikai un vienīgi normāli, ka mēs tā daram. Un ziniet, es gribētu izmantot šo brīdi, man ir jāpastāst tagad jums tā oficiālā pasākuma tā programmas daļa, kas ir jādara un kas jums ir jāņem vērā, bet es nevaru neizmantot situāciju, ka man ir iespēja 600 plus izglītības censoņiem un bruņiniekiem kaut ko iemācīt un varbūt pat parādīt, ka jūs kaut ko nezināt. Tāpēc pavisam maza atkāpe. Singapūras skolu sistēma visā pasaulē zinām kā viena no labākajām, un pavisam nesen vienai no Singapūras mācību iestādēm bija tāds mazais vispasaules slavas 5 minūte. Jo viņi bija nopublicējuši, ja kāds pareizāk sakot no vecākiem, laikam bija pārbildējis un pārpublicējis internetā vienu no viņu matemātikas uzdevumiem.
Un tas matemātikas uzdevums izskatījās šāds. Es pārtulkošu, es pieļauju, ka visi šeit klātsošie nav angļu valodas skolotāji. Tātad Alberts un Bernards iepazinās ar jaunu meiteni vārdā Šerila. Un viņi prasīja Šerilai, Šerila, dārgāk, kad tev ir dzimšana diena? Es tā improvizēti pārtulkoju. Un Šerila viņiem neteica, kad ir viņas dzimšana diena, bet viņi viņiem deva uzdevumu. Viņa iedeva sarakstu ar 10 iespējamiem dzimšana dienas datumiem, kurus jūs redzat šeit uzskaitīts. Pēc tam Šerila Albertam pateica, kurā mēnesī ir viņas dzimšana diena. Un Bernardam viņa pateica, kurā datumā ir viņas dzimšana diena. Tālākajā jums ir jānoklausās sarunas starp šiem te diviem zēniem, un beigās jums, kā cilvēkam D no malas, ir jāatbild, kurā datumā ir Šerila dzimšana diena. Un šī saruna starp diviem zēniem ir sekojoša. Alberts saka, es nezinu, kāda ir Šerilas dzimšana diena, bet es pilnīgi noteikti zinu, ka tu, Bernard, arī to nezini. Uz ko Bernards atbild, es sākumā arī nezināju, kad ir Šerilas dzimšana diena, bet tagad es zinu, kad ir viņas dzimšana diena, uz ko Alberts atbild, tad arī es zinu, kad ir viņas dzimšana diena. Matemātikas, nevis filozofijas uzdevums, tas nav Kants, tā ir Singapūras matemātikas sistēma, labākā matemātikas sistēma pasaulē. Mums, diemžēl, laiks neļauj jums paskaidrot šo te uzdevumu un viņa atrisinājumu, bet tas pat ir labi, jo pēc tiem smaidiem un pēc tā, ka daži jau sāk pierakstīt un rēķināt, es saprotu, ka jūs nezināt. Tāpēc, ko mēs darīsim gal galā? Mēs taču dzīvojam e-gadsimtā. Tie no jums, kas dienas laikā šo uzdevumu atrisinās, atbildi ieliks kādā no sociālajiem tīkliem ar tēmturi Edgar, es zinu, dabūs no manīm kādu e-balvu dienas beigās. Dar, ja? Izaicinājums pieņemts. Tā kā jums visiem ir smartphone, jūs varat pārbildēt šo te uzdevumu, mēģināt viņu ātri pārrakstīt, kamēr es jums stāstīšu tās tehniskās pasākuma nianses. Bet tāds lūk uzdevums, un tas, kas tātad bija, tad viens no vecākiem bija šo te uzdevumu nopublicējis, un tad pa visu pasauli, pa sociālajiem tīkliem sākās dalīšanās, un cilvēki minēja, un bija bums, un Twitterī visi mēģināja atkost, kurā datumā ir Šerilas dzimšana diena. Es ļoti ceru, ka tas izdosies arī jums. Bet, nu, lūk, tagad tad solītās tehniskās nianses, un tās es lasīšu ar tikpat lielu prieku. Tāpēc, jūs zināt, cik patīkami ir skolotājiem pateikt, lūdzu, nekavējiet. Tas bija viens no galvenajiem tiem iemesliem, kāpēc es šodien piekrītu šo pasākumu vadīt, ka man ir iespējams pateikt, lūdzu, ierodieties laikā, lūdzu, nekavējiet. Ja jūs nezināt, kur iet, tad mums šeit klātesoši ir, kāds jau ir atrisinājis atbildi, ja? Bet jūs nesakiet skaļi pārējiem, jūs būsiet vienīgais, kurš to balvu dabūs. Ja jūs klāt esošie redzat šeit malā staigājošus cilvēkus zilos polo tēkraklos, viņi ir vairāki, viņi ir ļoti draudzīgi un viņi jums spēs atbildēt uz tiem jautājumiem, uz kuriem varbūt pat es nespēju atbildēt, un tas noteikti būs, kurā telpā man tagad būs kura lekcija. Tas viss jums ir izrakstīts jūsu pierakstu lapās, paceļat gaisāk, jums viņas ir? Ir, ļoti labi. Šī te, starp citu, šī lapa ir arī jūsu biļete. Ja nu kāds no jums vakarā nāks uz šo te burvīgo koncertu šeit pat šajā pašā zālē, tad šī lapa ir arī biļete, jo tur ir rakstīts, vai jūs uz koncertu nākat vai nenākat. Savukārt, ja jūs rītdien dodaties ekskursijā, arī tas jums ir rakstīts šajā pašā lapā. Tas, kuru lekciju jūs tūlītās apmeklēsiet, arī turpat ir rakstīts. Lūgums tiem no jums, kuri paliks šajā lielajā zālē uz lekcijām, tad vai balkonā ir kāds, balkons man redz un dzird? Prieks jūs arī redzēt, jūs esat tik tālu gaismu, man spiežās acīs, tāpēc es jūs neredzu, bet ja jūs esat balkonā un ja jūsu lekcija ir šajā lielajā zālē, tad lūgums droši nāciet pēc nelielā pārtraukuma lejā parterī, lai mēs būtu tā draudzīgāk un kopīgāk un tuvāk. Tā kā tiem no jums, kas ir otrajā stāvā un paliek lielajā zālē, droši nāciet lejā, visiem pārējiem viens neliels lūgums aizņemt visas sēdvietas. Jo ticiet vai ne, jūsu ir daudz, visas zāles ir pārpildītas, vietas ir tik, cik viņas ir, tāpēc rokas somiņu nelikt blakus pa labi, un mapītes nelikt pa kreisi, bet aizņemt visas vietas un ļaut arī kolēģiem viņas ieņemt. Un runājot par labi un pa kreisi, tad Cēsu koncertu zālē labierīcības, ja jūs meklējāt, ir tā kā savulaik braucot uz teātri zaļā pietura, meitenes pa labi, zēni pa kreisi pirmajā stāvā. Ja jūs vēl neatradāt. Smēķēt drīkst tikai un vienīgi ārā. Mobīlos telefonus vēlams lekciju laikā ir izslēgt. Un kas pats galvenais ir, esiet atvērti visam tam, ko jūs šodien šeit dzirdēsiet, ņemat to pretī ar atvērtu skatu, ar atvērtu sirdi. Tie cilvēki, kas ir atbraukuši, tiešām stāst arī jums no sirds lietas, kurām viņi tic
un tāpēc es esmu pilnīgi pārliecināts, ka diena mums būs ļoti izdevusies. Noteikti izdevusies, viņa būs klātesošajām dāmām, kur vārdus es nolasīšu skaļi. Šis ir jūsu mazais slavas brīdis. Es zinu, ka klātesošas ir 2 Frīdmanas kundzes. Ja jauna kundzes, tas man nav rakstīts, bet jums ir sajaukti bedži. Tad jums vajadzētu iepazīties vienai ar otru, paspiest roku un apmainīties ar jūsu vārdu kartēm. Vēl, ja kādam no jums trūkst kāds materiāls, vai ja jūsu vārda kartīte bija kaut kur pazudus, vai viņa paņēmis bija kāds cits, tad arī tagad pārtraukumā nelielajā, kurš tūlīt sekos, jūs varat doties lejā vai nu pie reģistrācijas, vai nu sekot mūsu zilajiem asistentiem un brīvprātīgajiem. Starp citu, aplaudējiet brīvprātīgajiem. Jūs zināt, bez brīvprātīgajiem neviens pasākums nav izdevies. Un tagad, kā jau teicu, esiet atvērti, esiet dzīves priecīgi, mācieties. Šī ir jūsu diena, izbaudiet viņu, un tagad neliela satelpas brīdis, 15 minūtes, lai atrastu jums piemēroto un jums interesējošo klasi. Klases un lekcijas mainīt gan, diemžēl, nedrīkst, tāpēc izbaudiet to, ko esat izvēlējušies. Tiekamies nedaudz vēlāk, un lai jums šodien veicās!